Nu tā, esmu atpakaļ pie telefona apskata, un tas šoreiz ir budžeta klases telefons. Šajā gadījumā tieši Samsung A sērijas, kas ir Samsung A56. Tādā pat skaistā rozā nokrāsā šis telefons ir, protams, tas nav manējais, bet tad par budžeta klases telefoniem. Un kas tad ir budžeta klases telefons? Vienkāršā valodā sakot, tas ir telefons, kas ir starp flagmaņiem, jeb dārgākajiem telefoniem un starp lētā gala telefoniem, kas maksā apmēram kaut kur zem 300 eiro. Bet kāpēc tad, piemēram, nepirkt flagmani, bet izvēlēties šādu budžeta klases telefonu, tad skatāmies tālāk. Kā pirmo noteikti var minēt, ka tā jau būs cena, kā sākumā jau minēju, tātad šie telefoni ir daudz lētāki nekā flagmaņi. Piemēram, šis telefons maksā sākot no 320 eiro apmēram, kur, piemēram, S25, kas skaitās tā kā flagmanis Samsungam, viņš sākās no 600 eiro. Tātad divas reizes dārgāks nekā šis te viens telefons. Ko tad jūs iegūsiet nopērkot šo telefonu? Jūs varēsiet biežāk mainīt viņu, jo viņš būs daudz lētāks. Arī, ja kaut kas notiks ar šo telefonu, tad nebūs tik sāpīgi un remonts arī neizmaksās tik daudz. Nu tad par izskatu un dizainu. Man šeit ir Samsung S24 Ultra, kas ir pagājušā gada flagmanis, nu šogad ir S25 Ultra. Šis tātad arī ir šā gada telefons A56. Nu, pēc dizaina jau redzēt, ka viņi ļoti neatšķirās. Arī S25 Ultra šogad nāca ar noapaļotiem stūriem. Ja runājam par materiālu izmantošanu, tad līdzīgi kā flagmaņu telefoniem, tad aizmugurī ir stikls. Šajā gadījumā gan apkārt šim budžeta klases telefonam ir alumīnijs, bet piemēram S25 nāk apkārt titāns. Bet kā var redzēt, tad pēc izskata pat ļoti līdzīgs S25, no attāluma noteikti būtu grūti pamanīt atšķirību. Nu tātad, ko zaudējam salīdzinājumā ar flagmaņiem, nu tātad aizmugurējais stikls būs vecākas paaudzes, tātad, nu skaitīsies, ka nav tik izturīgs. Kā minēja, apkārt ir alumīnijs, kas vieglāk skrāpējās un nav tik izturīgs kā, protams, titāns, bet izskata ziņā daudz ko nezaudē. Un tāpatās šis ieguvis ir IP67 putekļu un ūdens drošību. Flagmaņiem gan šajā ziņā jau ir IP68, bet diža atšķirība tur nav. Tā kā šobrīd arī šiem budžeta klases telefoniem tiek izmantoti ļoti labi materiāli. Agrāk pat budžeta klasē nāca plastmasas korpusi vai vēl kaut kas cits. Šajā gadījumā jau ļoti tuvu flagmanim ir. Tad nākamā lieta noteikti ir ekrāns. Šajā gadījumā šis telefons ir gandrīz tikpat liels kā flagmaņi. No S24 ir apmēram tikpat liels kā S25, un šis arī ir drusku par 0,1 colu mazāks ekrāns. Bet ko tad mēs zaudējam ekrāna ziņā no flagmaņiem? Tātad galvenais tā ir izšķirtspēja, šiem būs zemāks klases izšķirtspēja, bet es domāju, ka tie, kur lieto S25, viņi pat nezin, ka noklusējumā uzstādījumos ir uzstādīta zemāka izšķirtspēja nekā to būtu iespējams lietot. Nu un vēl viens, ko mēs zaudējam, tātad arī tāpat kā aizmugurī, tad priekšā arī tiek lietots vecākas klases Gorilla Glass, kas it kā skaitās, ka nebūs tik izturīgi un noturīgi pret skrāpējumiem, bet tur nav tik liela atšķirība. Un tāpat, ja jūs lietojat aizsargstīkliņu, tad vispār nekāda atšķirība. Nu varbūt mēs kaut ko zaudējam uzlādes ziņā salīdzinājumā ar flagmaņiem. Nu, pa lielām nē. Samsungiem visiem telefoniem, ja kas nenāk līdz lādētāji, lūdzu atgrieziet to. Xiaomi visiem telefoniem nāk līdz lādētāji ar visātrāko uzlādi. Bet, ja par to nerunājam, tad šim A56, tāpat kā S25 Ultra, ir ar vadu 45 vatu ātrā uzlāde. Un tieši arī tāpat
baterijas ietilpība ir 5000 mAh. Bet uz ko tad mēs zaudējam uzlādes ziņā? Šim telefonam aizmugurī nenāk bezvadu uzlāde. Tas no uzlādes ir vienīgais, ko mēs zaudējam, bet arī daudzi cilvēki noteikti to nemaz neizmanto, un tas varbūt nemaz nav zaudējums. Nu, vēl tāds pēdējais pieturas punkts, uz ko daudz skatās, ir laikām kameras. Šajā gadījumā šim telefonam nāk tikai 3 kameras, kur flagmaņiem nāk 4 vai pat 5 kameras. Bet ko mēs īsti zaudējam? Šajā gadījumā šeit viena no tām ir makrokamera, kas ir 5 megapikseli. Manuprāt, to varēja vispār nelikt iekšā, jo neredz īsti jēgu no 5 megapikseli kameras. Un vēl pie tam makro. Nezinu, cik bieži kāds fotografē ļoti tuvumā esošus objektus. Nu, un tad paliek galvenā kamera 50 megapikseli un platleņķa kamera, kas ir 12 megapikseli. Ja jūs ikdienā bildējat savus bērnus vai kaut kādus citus notikumus, tad būs pilnīgi pietiekami arī ar šīm 2 kamerām. S25 Ultra, piemēram, nāk kamerā ar 3x palielinājumu un vēl 5x. Tātad, kā minēju, tātad ir galvenā kamera 50 megapikseli kamera, kur S25 Ultra ir 200 megapikseli. Bet es domāju, ka daudz pat S25 Ultra neizmanto pilnu potenciālu tai kamerai, jo ikdienā būsim reāli, ka neviens nebildē ar 200 megapikseliem. Tur noklusējumā arī stāv iestatīt 12 megapikseli un iespējams daudz pat nezinu, ka tas ir jāsamaina uzstādījumos, lai bildētu ar pilnu izšķirtspēju. Tāpēc šis telefons nebūs nemaz sliktāk ikdienas bildēm, iemūžināt kādu ikdienas notikumu. Tas būs pilnīgi pietiekams. Protams, ir daži sīkumi, kas nav kā flagmanim, bet kopsavilkumā šis telefons izskatās pēc dizaina ļoti līdzīgi ar materiāliem. Tie arī ir augstas klases un daudz neatpaliek. Kā jau minēju, no lielākajiem kompromisiem tad noteikti būs kameras. Ja jums vajadzīgs tikai ikdienas kaut kādām bilžu uzņemšanai, tad tā noteikti nebūs problēma. Nu, protams, arī, ja skatāmies uz jaudu telefonu, tad šeit nav tik augstas klases procesors vai arī video kartē. Ja jūs gribat spēlēt spēles, kas prasa daudz no telefona, tad noteikti flagmanis to spēs daudz labāk. Bet, ja jūs ikdienā izmantojat sociālos tīklus, saziņu un parastās ikdienas lietas, tad noteikti nebūs nekāda problēma. Bet, protams, izvēle ir jūsu ziņā. Tā es iesaku budžeta klases telefoni. Ir ļoti labi ikdienas lietošanai un nav jātērē 600 vai pat 1000, lai būtu labs telefons.